Kā tevi sauc un no kurien tu esi? Mani sauc Irita. Es esmu no Valmieras, un precīzāk no Valmieru muižas, un tur ir arī mans bizness, un tas paņem ļoti daudz spēku. Un tāpēc esmu šeit. Izdeguši, jā, višķiņi pirms tam. Kā tu jūties sev pēc retrīta tagad pašlaik? Šobrīd es jūtos enerģijas pilna, piepildīta gan fiziski, gan emocionāli un tādām ļoti, ļoti pozitīvām vibrācijām. Mēs ar tevi runām par tevi pulksteni, gudri pulksteni, jā, un tu man stāstīja par ko tu pateikt vīram. Tieši tā. Ja viņš iepriekš teica, priekš kam tev ir vajadzīgi retrīti, tad šobrīd es viņam to varu arī pierādīt, jo enerģijas līmenis... Parādi savi pulksteni, jā. Mērot ar pulksteni enerģijas līmenis ir krietni pieaudzis, es daudz kvalitatīvāk guļu, un stresa līmenis toties ir ļoti nokrities. Tā kā tās līknītes ir ļoti pārliecinošas, ka retrīti ir vajadzīgi. Tas tiešām strādā. Jā, tagad tev ir... Ir milzīgi argumenti. Milzīgi argumenti, jā. Un, 3 lietas, ko tu vēlēties paņemt līdzi no šeit? Man ļoti patika tā doma, kad mēs esam karalienes, un arī dzīvē man gribās būt kā karalienei. Man jaunā gaismā es ieraudzīju, kā taisīt planku. Un, tas nav tik grūti, kā jā, ja to dara pareizi un visām detaļām pievērš atbilstošo uzmanību, tad tas ir daudz vieglāk nekā varbūt pirmajā mirklī ir šķitis un nekā mēs iepriekš esmu mēģinājusi un darījusi. Un tas sanāk daudz efektīgāk un tad arī ar daudz lielāku prieku to var izpildīt. Un trešajā lieta? Trešā lieta. Tolīt padomāšu. Nē, man trjaska patika, bet es nemāku pateikt latviski, kā tas ir. Un ja es teikšu kratīkls, tad... Vibrācijas praksē. Jā. Un man ļoti patika vibrācijas prakse, jo tas bija kaut kas priekš manis jauns. Un man liekas tāds ļoti efektīvs un viss ķermenis tiek pamodināts. Un fantastisks ir tas salīdzinājums kā buņģa ar rozīnēm, jo tās salipušās rozīnes ir jādabūna vaļā. Super. Paldies, mīļā. Mēs ļoti patīk būt kopā ar tevi šeit. Paldies. Man arī. Paldies.